Čau visiem! Pēc ilga pārtraukuma esmu atbraucis uz copi uz dzīvo. Neesmu šitā copējis pagājušu sezonu nereiz, aizpagājušo laikam 3. Arvis šodien piedāvāja iebraukt uz vakaru, tieši nopriecājos. Beigas sen nekas tāds nav darīts. Pilnīgi interesanti. Pludiņi iemesti, tas maģiskais brīdis, gaidam copīt. Čau! Nu, Arvi, tu jau šogad 3. reizi, ja? Šogad 3. reizi. Kā bija pirms tam? Īstenībā bija baigi forši. Es biju pat negaidīt forši, tāpēc, kad sanāca izvilkt 8-9 cm līdaku. Katru reizi bija mēra zandarta, lielākais bija pie 7. Un, jā, īstenībā tas, kas pietrūka iepriekšējos gadus, kad mēs tur trenējāmies, tur apgūt live tehnoloģijas un vispārējo arī pagājušajā gadā. Ja parasti man bija tā, ka es iebraucu 2-3 reizes nedēļā, tad pagājušajā gadā es iebraucu 3 reizes pa visu sezonu. Un šogad arī tagad ir 3. reize. Cerams, jūlijā, augustā sanāks vēl iebraukt. Gribās vienu zuti noķert šo sezonu. Pagājušajā gadā tajās 3 reizēs viens bija. Nu, vai sanāks šo sezonu, tad redzēs, bet Vēl kādas prognozes uz šito vakaru, ap cikiem pirmā copa būs? Nu, vai pēc 8. Tagad ir 7, ja? Gandrīz 7, jā. Te uz stundu var iet pagulēt. Var iet pagulēt. Nē, nu tagad īstenībā varētu kaut kāda asari izšaut, tāpēc, ka pirmajā reizē, kad mēs bijām, mēs arī diezgan laicīgi atbraucām un kādi asari ap 3-5 cm ķērās. Kā nu aptīsimies, kas būs šodien, jo prognoze arī bišķiņ negaisa mums tas sola. Īstenībā tagad ap 7, bet neizskatās kaut kas tur bišķiņ uzpilināja, bet laikam gar maliņu aizgāja. Kā būs, tas lai šitais Neptūns. Jā, negaisa mums nevajag, mēra žanīti vajag. Jā. Gribās atkal uztaisīt. Mēs uzdziedām pirmos šo sezonu masālītos. Gribās arī tagad. Nu, cerams būs, jā. Arvim uzreiz uz 2 makšķerēm copas, tagad nezinu, kuru piecirst. Stresiņš, bet tāds vajag patīk. Tā, nu, pirmā zivs mums ir laikam asars vai arī maziņš zandarts. Purina laikam asars. Zandartiņš. Bet neko, iesākums ir. Iesākums ir. Un nav ierīs. Jā, šitais smuki. Āķis ārā, bučiņš un attā. Nu, pārbaudu otru makšķeri, tur droši vien būs apēsts. Tā, nu mums te bija tikko 4 copas pēc kārtas, kas nevainagojās ar panākumiem. Man tur kaut kas notrūka. Arvim tur kaut kas notika, pastāsti, kas tev notika. Nē, es neko negribu stāstīt. Aikars kārtējā reiz izcēlās, viņš piecirta, viņam pārtrūka auklu virs pludiņa. Tāpēc, ka bija pirms tam rāvējs slēdzējā dabūjis iekšā auklu, kad likās, ka nav trāpījis, bet bija trāpījis un piecirtinā pārtrūka. Un kamēr es tur viņam mēģināju pludiņam dabūt cauri auklu, tikmēr man pēkšņi kāds pret bortu sāka sisties un, nu jā, sajūt pretstību un aizgāja un izvilka ārā raudiņu visas smukiem zobiem iekšā. Normāls zandarts bija. Bet tagad pulkstens ir bez 10:08. Un mums ir jau bijušas kaut kādas 6 copas kopā. 6 copas un viens zemars ir izvilkts jau. Tā kā diezgan cerīgi liekas. Jā. Nu, gaidam. Arvim beidzot realizēta copēt, un mums kā copa tā izspļauj. Jā, bet, nu, nav nekas. Kaut gan. Vajadzēs sačuku? Paņem, jā, Pirmais šodienas mērs ir. Jā, super. Nu, izvelc palielies. Nu, normāls, dūšīgs. 50 plus. Forši. Izdevies jau vakars. 53 cm nomērījām, un Arvin atkal lūdz rekur nāk uz laivu virsū, jā. Tas nekad nav uz labu, jo parasti tas viss beidzās ar... Nu, to mēs tūlīt redzēsim. Ja kas es mēģināšu nofilmēt tavu bļāvienu. Apsvīt. Tā, es vienu copi atkal nopūdevēju. Un Arvim, nu, par kļūdām jāmaksā bez zandarta.
Nu, Arvim tagad arī ir iespēja. Tas izskatās tāds diezgan labs, jā. Ar gariem zobiem ņēma, bet pluda nav. Nu. Viņš nāk te. Viņš ir kaut kur apakšā, tas liels. Ir? Jā. Bet nav. Labi. Nē, nav. Zemmēriņš. Zemmēriņš, jā. Kaut kāds ap 40. Kā nepamanījām vispār copi, smuki ir iegrausts. Gājiens turpinās. Mēs turpinām filmēt. Tagad jau vajadzētu viņam. Arvis pietino ieku auklu, to, ko neizdarīju es. O kā, iečarkstējās. Vajadzēs sačuku? Jā, maz. Tā, nu, kas tur ir? Jā. Oi, kāds. Pavisam maziņš. Oi, kāds. Pasauc papu. Smuki, jā. Rei, kur Arvim atkal cope. Var jūs, ka cilvēks uz dzīvo māka labāk copēt. Jā, ko labāk? Mums kāti vienādi. Neko nezinu, man nav tik daudz copes. Kāpēc nebija bļāviens? Tāpēc, ka nebija skola. Arvis kaut ko tur māk burties, nezinu, viņam kārtējā cope. Šitais ir labs. Tā, labi, maza pauzīt. Tā, nu, zivs tika iesnāta un smūgs zandarts. Tiešām smūgs. Tuvāk 60 centimetriem. Super. Ko, Super. vakars izdevies man? Nu, tik daudz copes es, nebiju gaidījis. Nē, nu, Arvi, man bija 3 tikai. Man bija bišķi vairāk. Nu, bet es reāli nevaru izskaidrot. Mēs vienā vietā copējam. Labi, kabini nost nomērīsim. Jā. Arvim, tev ēkā tas 60, kuru vēl nenomērījām un jau nākamo vēl. Un vēl saka, ka mēs visu vienādi daram. Nu, bet mēs arī daram visu vienādi. Vēl viens mēra zandarts. Vēl 60. Vispār es ar Arvi nebraukšu vairāk copēt uz dzīvo. No, tieši tik pazemojoši ir ar Arvi copēt uz dzīvo. Spēj tikai sačuku cilādi. Čau, Aigar. Kaut kādas neizskaidrojamas lietas notiek uz ezeru. Arvim jau ir ap 20 copēm, 3 smuki mēri, zemmēri. Man ir 3 copītes bijušas. Vienu bišķi pavilka izspļāva, tad bija copē, man iesprūdušais rāvējs vajadzēja alko pārtrūka, un tad vienu es nelīdz galam pievilku brīvu alku un piecirtu pa tukšo. 3 copes pret apmēram 20. Kaut ko viņš šmalcās, 100 punkti čīto, bet... Zin kā, bija Counter-Strike'ā bija tie cheat code, ko varēja ievadīt. Kur ievadīja eholotēt. Jā, un tad ir. 100 punkti. Bet visā mums paveicās, negaiss pagāja garām. Nē, tā jau forši īstenībā, neskatoties to, ka man pašam maz copes, nu, par cik es sen šito nebiju darījis, tāds ir kaifiņš. Vienkārši pasēdēt, nu, tāda neaktīva ķipa cope, pavērot pludiņus, ir tāds adrenalīniņš arī ir patīkam. Ko? Nu, rekur šitais nelietīgais cilvēks vēl pie viena knapmēriņa tika. Jā, 46 centimetri. Bet šitais jūnieciņš pārējie bija vietējā. Nu, ko, nu, ķerās? Nu, tāda milža arī te dzīvo. Tā, rekur mans pludiņš vienkārši guļ. Arvim uz vienu ir tāda lēna cope, to viņš nolika. Un te viņam nāk uz laivu virsū. Nu, kā?
Kā tā paskaidrojiet, lūdzu? Tas ir jāņem. Nu. Tā bija līdeka, nokodāķi un redzēsim, kas uz otru makšķeri. Varbūt dzirdēsim vēl vienu bļāvienu. Nē, te kaut kas ir, jā. Nav liels. Nu tad... Nē, nav. Zemēriņš. Bet apstāties kādu raudu viņš apēd. No, šodienas lielākais uz veselību un taisnību. Jā. Nu, Arvija kontā kārtējs mēriņš šodien. 5. šodien. Super. Varam izpildīt. Tā tev nav pārāk super. Nu, Aigar, kas notiek? Piektā copē. Aiziet, laikam jāmēģina. Nu, pagaidi vēl bišķiņ. Nē, man tur ir kur ūdens zāle vēl traucē. Tas nekas, lai palaid vēl. O, ir. Nu, nekas liels tur nav. Bet ir beidzot zivs. O, zutis! Zutis. Ew! Zutis! Un labs zutis ir. Smēl iekšā. Nu, pagaidi. O, ir. Un labs mērs zutis. Tā, kā lai viņu paņem? Nekā. Ot lenganais. Pagaidi, vai es to tās beigšu filmēt un... Nu, karoči, rekur tāds viņš ir. Bet normāls mērs zutis ir, jā. Labi, apturi. Vismaz pie zivs šodien tiku. Ne pie mērķa zivs, bet īstenībā patīkams bonusiņš. Foršs zutis, tikai puņķaņš. Visu man nosmērēja. Lokās tikai traks, kur maisā tagad kustās. Bet, nu, ekskluzīvi. Nē, nu foršs. O! Nu ko, Arvi, paldies, ka uzaicināji uz vakara copīt uz dzīvo. Vismaz kaut kas savādāks. Man copes bija krietni mazāk, bet tāpat bija interesanti un beigās bonusiņš foršs zutis tika. Nu, tev šodien copes riktīgi daudz. Jā. Rezultāts arī labs. Es domāju, baigi forši pacopējām. Nē, super pacopējām. Un man es iepriekš jau teicu, ka gribētu zuti dabūt, un tu dabūji zuti. Nē, nu, es teikšu vispār tādu tiešām foršu vakara copīt uz dzīvo sanātu, sen nebija tāds copēts. Jā, un galvenais arī laikapstāks. Tur solījās, ka tur būs slikti un viss, bet beigās forši. Jā. Neko vairāk nevaru vēlēties pēc darba iebraukt. Tev ne pēc darba, tev bija vienkārši sestdienā, jā. Forši vakara copīt un negaisa aiznesa garām. Zīvis bija, copes bija, super. Un īstenībā forši izmēr zīves dabūja. Jā. Un par cik mums nav luktura līdz, mums ir jālaižās projām. Jā, laižamies projām. Un čau visiem. Čau.